Vai tā ir, ka pēc kārtīga strīda ar savu otro pusīti tu dienām vari ar viņu nerunāt? Tevī iekšā tas aizvainojums, kas tevī sēž, viņš ir burtiski jūtams. Tu vari just, kā viņš piepilda tavas krūtis un iespējams pat te kaklā sniedzās. Tāds smacējošs pat nedaudz. Un pat pati doma, ka tu varētu viņai pieiet klāt un apskaut mīļi un pateikt, mīļā, es saprotu, kā tu jūties, lūdzu, piedod man, es negribēju, lai tā sanāk, es tevi mīlu. Pat pati doma, ka tu tā darītu, tev šķiet nepieņemama. Tas iekšā, kas tev ir, kas tev smacē, tas aizvainojums, viņš vienkārši tev liedz vispār just kaut vai kripatu no tās mīlestības vai tās tuvības, kas tevi saista ar savu sievu vai draudzeni. Tu vienkārši to nespēji. Un tad, dienām ejot lēnām, viņš sāka atlaist un sāka atlaist. Un tad pienāk viens brīdis, kad tu atkal vari paskatīties tādām skaidrām acīm uz to situāciju un teikt, labi, salīkstam. Vai tevi smacē šāds aizvainojums? To var izstrādāt un dabūt ārā. Un tad dzīve mainās.